part to many projects because they make me feel alive. This is the feeling that I have now. I'm really happy to be here. Well, they didn't let me to sleep how much as I wanted, but it was worth it. In communicating in foreign language, so I think it will be very useful in my future. Very nice project. Make more projects, bigger projects, and we invite you all here again. Pašu dalībnieku veidotā video jaunieši no dažādām valstīm ar aizrautību stāsta, ko iemācījušies un ieguvuši multimediju apmācībās, kas gandrīz nedēļas garumā norisinājās Lietuvas pilsētā Biržos. Šīs bija viens no Eiropas Savienības līdzfinansētajiem starptautiskās sadarbības projektiem, kurā piedalījās arī vairāki dalībnieki no Rēzeknes novada. Manuprāt, šādi projekti pirmkārt jau paplašina cilvēku redzesloku. Tas nav tā, ka tu visu laiku atrodies savā valstī, savā pagastā, visu laiku dzīvo, bet tu ieraugi pasauli, ka viņi ir daudz plašāk nekā tu agrāk bija domājis. Otrakārt, tas noteikti ir savas valodas barjeras pārvarēšana, jo pārsvarā visas apmācības notiek angļu valodā, un tā ir laba iespēja, kā uzlabot savas valodas zināšanas un arī vispār lietošanu. Viena no svarīgākajām lietām tā ir apziņa, kad mēs varam aizbraukt, mēs varam iemācīties, mēs varam komunicēt ar citiem un ka tā nav problēma. Teiksim, būt citā kompānijā, sastrādāties ar citiem cilvēkiem no dažādām valstīm, pārvarēt gan arī savus aizspriedumus, gan uz dažādām lietām. Gan Iveta, gan Jānis dažādu Eiropas Savienības programmu ietveros ir piedalījušies vairākos starptautiskās sadarbības projektos. Abi atzīst, ka pāris dienas vai nedēļas svešā valstī ir arī liela dzīves skola. Ja projekta sākumā uzreiz mēģina kaut kā salauzt to komforta robežu katra cilvēka individuāli, tad arī viss projekts aiziet tā, ka cilvēks var atvērties vienas dienas laikā, vai es nezinu, pat pēc kaut kādas noteiktas uzdevuma vai aktivitātes. Uzreiz viņš kļūst drošāks un viņam nav tāda noslēgtība iekšējā vairāk. Sākumā jau ir tas brīdis, kad visi tomēr tikus svešā vidē un ir tas kautrīgums un arī nedrošība, bet ar katru dienu, ar katru darbu, uzdevumu, tad cilvēks vairāk un vairāk atveras un beigās aizbrauc kā labākie draugi atpakaļ uz mājām. Jā, ja tev kāds jauns darbinieks pagastā prasa, viņam ir iespēja piedalīties vai nepiedalīties, ko tu teiktu? Es viņam teiktu un noteikti piedalies, jo tā ir ļoti laba iespēja un pieredzes iegūšana vispārēji pēc tam sāc skatīties uz pasauli mazliet savādāk. Arī var iegūt ļoti daudzas idejas, ko var realizēt arī pie sevis pagastā un novadā. Projektā iegūtās zināšanas Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists pārvedis mājās un licis lietā, stāstot par filmēšanu un dažādām multimēdiju mākslas iemaņām jauniešiem, kuri skolēnu rudens brīvdienās piedalījās Rēzeknes novada jauno mākslinieku fórumā Sviežaguņs, Nautrēnu pagasta Rogovkā.